Kad sabruka padomju režīms, tam līdzi nebūtībā aizgāja arī daudzi valstī piedaroši uzņēmumi. Tomēr dažos gadījumos līdzās trāpījās darbīgas rokas un gaiši prāti, kas uz pieejamās bāzes izveidoja savu, nu jau privātu uzņēmumu. Dabas vielu farmācijas laboratorija Fitosan tika izveidota uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas uz brūkošā veterināro līdzekļu ražošanas uzņēmuma Sigfarm laboratorijas pamata. Lai gan tagad dabas vielas piedzīvo milzīgu popularitāti, uzņēmumu pirmssākumos tā nebūtu nebija. Tomēr uzņēmēji ne brīdi nešaubījās, ka izvēlēts pareizais virziens. Turklāt bija pieejama arī materiālā bāze, jo mantojumā tika saņemta gan laboratorija, gan dažādas iekārtas. Mūsu ražotie produkti ir paredzēti veterinārijā lietot dzīvniekiem. Mums ir dzīvnieku papildbarības, dzīvnieku arī premiksiņš ir un kopšanas līdzeklīši, kur liels uzsvars tiek likts uz dabas vielu izmantošanu. Īpaši ziedēs iet klāt. Mums ir ļoti labas ziedas tesmeņu kopšanai, ādas kopšanai, kur nāk kliņģerīšu izvilkumi, asinszāles izvilkumi. Lietojam arī kā bāzi, dabisku bāzi, nerca taukus. Kāpēc tik svarīgi lopkopībā izmantot pēc iespējas vairāk dabas vielu? Jo ķīmiskie medikamenti varētu uzkrāties gaļā, pienā un olās, ko pēcāk patērējam mēs. Turklāt lauku ļaudis jau sen zinājuši, kā ārstniecības augi lietojami gan sevis, gan mājlopu ārstēšanā, ja gadījusies tāda nepieciešamība. Jebkura produkta ražošanas ķēde sākas ar ideju. Līdz konkrētam produktam neaiziet katra ideja, jo tā vispirms zinātniski jāpamato gan no farmakoloģijas, gan klīnikas viedokļa. Tikai tad, kad eksperimentāli izgatavotie paraugi izgājuši dažādas pārbaudes, var domāt par tālākām pārbaudēm klīnikā un pēc tam arī par ražošanu. Sausajai dzīvnieku barībai nepieciešamās izeivielas, piemēram, kalcija fosfāts, soda un vājpiena pulveris, tiek iepirktas no vietējiem lieltirgotājiem. Tad tās tiek sasvērtas saskaņā ar receptūru. Pulverveida dzīvnieku barībai jāpievieno arī dažādi mikroelementi un vitamīni, lai nodrošinātu dzīvniekiem sabalansētu uzturu. Tāpēc maisītājā tiek ievietot arī varš, selēns, magnijs, cinks, kā arī dažādi vitamīni un minerālvielas. Pēc maisīšanas izveidojusies viendabīgā masa tiek padota tālāk uz fasēšanu. Visas kopšanas līdzekļu receptūras un aptiekas produkcija vispirms tiek izgatavota laboratorijā, kurā valda tāds kā haotisks skaistums. Lielos katlos vispirms tiek vārīti dabas augi, lai iegūtu izvilkumus, kas kalpo par pamatu visai Fitosan produkcijai. Pēc tam tiek iepirktas nepieciešamās izeivielas un ražošanas process var sākties. Arī šķidrās izeivielas, piemēram, vazelīns un terpentīns, tiek iepirktas no piegādātājiem, bet ārstniecības augi tepat Latvijā. Ūdens, ko izmanto šo produktu ražošanā, tiek vispirms destilēts īpašā iekārtā. Visas izeivielas saskaņā ar receptūrām tiek sasvērtas un maisītas, dažas pat 2 dienu garumā, bet pēc tam gatavais produkts tiek ar rokām pildīts pudelēs. Šajā konkrētajā gadījumā tiek gatavots un pildīts šķidrais kalcija avots govīm, kas tām nepieciešams pirms un pēc atnešanās. Savukārt ziedas tiek gatavotas uz cūku tauku un egļu sveķu sakausējumu bāzes, tās lēnām sildot. Uzņēmumā strādājošie ir pārliecināti, ka daudzas izeivielas Latvijā ir labākas nekā ārvalstīs pieejamās. Cilvēki tikpat zinoši, savukārt lauki ir tīrāki no ķīmijas. Mēs noteikti ļoti lepojamies ar to, ka mēs vispār esam dzīvi vēl un spējam ražot. Un ļoti ceram, ka mums izdosies šo ražošanu saglabāt, paplašināt un iet arī ārpus Latvijas. Tas faktiski ir tāds zināms mērķis, jo ir svarīgi, lai mēs varētu pastāvēt vispār kā valsts, ir jābūt ražošanai.